Sveiki, kolēģi! Tad šobrīd es jums pastāstīšu par mūsu pieejamiem invertoriem, kā tie atšķirās un kādas ir galvenās lietas, kas jums jāzina, lai tajos vieglāk norentētos. Sākumā, kas ir jāsaprot, invertori ir vispār divu veidu. Pēc pamata funkcijām ir hibrīdie invertori un ir invertori, kuriem nav hibrīdā funkcija. Starpības starp viņiem ir tāda, ka hibrīdiem invertoriem var pieslēgt akumulātoru baterijas. Hibrīdie invertori parasti ir domāti mājsaimniecībām, tie ir mazāki, un tiem nākotnē varēs attiecīgi pielikt šīs akumulātoru baterijas. Nehibrīdie invertori, viņi ir arī lieli, industriāli šie invertori, bet bieži ir pieejami nehibrīdi mazie mājas invertori līdz 10 kW, un šiem invertoriem nevar pat tiešo pieslēgt klāt akumulātoru baterijas. Un šobrīd mums šeit ir izstādīti divi Kostal invertori. Pirmais no tiem, kam es gribēju pieskārties, ir šis 60 kW jaudīgais invertors, kas ir paredzēts industriāliem objektiem. Tātad, kas šim invertoram ir tik īpašs, jeb kas vispār šim invertoram, kā viņš izskatās vai kāds viņš ir tas, ka viņš ir metāla korpus ar indikācijām priekšpusē, un viņam pēc šīs jaudas starpība ir tāda, ka viņam, kur var redzēt, ir vairākas ieejas šim invertoram. Proti viņam var pieslēgt vairākas virknes, un tas arī ir loģiski, jo pie šīs lielās jaudas 60 kW arī saules paneļu virknes būtu vairākas. Viņam tāpat kā maziem invertoriem arī ir slēdži. Šajā gadījumā tie ir divi slēdži, ar kuriem var šīs virknes, kā saka, izslēgt un ieslēgt šo invertoru DC pusi. Šeit mēs redzam, ka invertoram ir kabeļa pievienojums, un šeit ir komunikācijas ports. Tad šādi izstāsta lielais 60 kW Pico CI Kostal invertors. Tad, ja mēs runājam par mazākiem invertoriem, šo Kostal Planticore G2 invertoru, attiecīgi, kuri mums arī ir noliktavā, viņš savukārt, ja Pico CI mums bija 30, 50, 60 kW jaudīga lieli invertori, šie ir līdz 10 kW konkrēti invertori. Šis konkrētais modelis ir tieši 10 kW jauda. Šim invertoram varam redzēt ir mazāk ieejas, šajā gadījumā 3. Viņas var tikt izmantotas primāri kā 3 saules paneļu virkņu ieejas, bet trešā ir arī paredzēta kā akumulātoru bateriju pieslēgu vieta, jo šeit šim invertoram, kā šeit varēs redzēt, ir arī saderīgas baterijas. Invertoram pretēji industriālajam ir ekrāns priekšpusē. Invertoru var saprogrammēt arī caur ekrānu. Abiem invertoriem gan ir aplikācija, gan internetā attālinājumi, tie būs redzami. Un arī, kas ir vēl svarīgi, tad komplektā parasti ar šo, par cik tas hibrīdais sistēma invertors, var vienmēr klientiem piedāvāt gan auto uzlādes, gan gudros skaitītājus, gan arī citas produktus, kas mums ir noliktavā saistītie šiem invertoriem. Tad šobrīd mums ir pamainījies mazliet izkārtojums, kā ir redzams, tāpēc es pastāstīšu vairāk par šiem Solplanet invertoriem arī, kurus tad mēs varam redzēt šeit. Labajā pusē mums ir tāds pats 10 kW invertors, kā mēs tikko redzējām Kostal invertoru. Šeit mēs varam noteikti pievērst uzmanību tam, kad ir tikai 10 kW invertoram 2 ieejas, nevis 3, kā bija Kostalam. Vēl viena starpība tā ir tāpēc, ka šis invertors nav hibrīdais invertors, bet viņš ir nehibrīds 10 kW invertors, tāpēc tā bateriju izeja nav šim invertoram. Viņam tāpatās ir šeit slēdzis, līdzīgi kā lielajiem invertoriem no apakšas. Tas neko diži nemaina. Kostalam viņš bija no priekšas, tāpēc, ka dizainiski viņam tur bija arī ekrāns. Šim invertoram ir tikai indikācijas LED priekšpusē, nav ekrāna. Tas arī ir tāds moments, ko dažreiz klienti prasa, tad vienkārši zināsiet pastāstīt. Viņam tāpat ir strāvas pievienojums, kur kabeli pielikt, komunikācija ar Wi-Fi attiecīgi, ko arī var pievienot šim invertoram. Jā, šādi viņš arī izstāsta dzīvē. Iepriekš es jums rādīju Kostal 60 kW invertoru, tad šis Solplanet invertors redzami lielāks, ir 110 kW invertors. Viņš ir gandrīz 2 reizes jaudīgāks. To mēs arī uzreiz varam pateikt pēc lielākā ieeju skaita, kas parasti ir tipiski invertoriem ar lielāku jaudu, ka viņiem ir vairāk šīs virknes iespējams pieslēgt. Šim invertoram arī ir 4 slēdži, nevis kā 60 kW invertoram bija 2. Tas, kas galvenais, ko es par
Solplanet gribēju uzsvērt, kas jums, kolēģi, noteikti ir svarīgi, ir tas, ka viņi nākuši no kvalitatīvas Ķīnas rūpnīcas, kas agrāk bija SMA China. Ja, tātad SMA invertorus tajā pašā rūpnīcā agrāk ražoja. Šie ir ar kvalitīvu izcelsmi, taču par ļoti labām cenām. Un arī tehniskais izpildījums ir diezgan labs. Nu, tad šādi var redzēt izstāst šis lielais 110 kW invertors. Un tad, kolēģi, kā trešo šobrīd apskatīsim baltās krāsas invertoru, jeb Huawei invertoru. Huawei arī ir ļoti populārs brands Latvijā, ko bieži vien daudzi klienti no mūsu izvēlās. Tas ir viens no labāk pārdotajiem invertoriem arī. Un arī Huawei mums noliktavā ir pieejami gan industriāliem objektiem lielāki invertori, jaudīgāki. Šis konkrēti ir 50 kW, bet Huawei sortimentā ir arī 100, 330 kW invertori un citi lielie. Nu, arī šeit mēs varam redzēt, ka invertoram ir vairākas ieejas, viņam arī ir slēdzis, arī ir vieta, kur komunikāciju pievienot, kur pievienot arī jaudas kabeli. Tā kā viņi ir diezgan līdzīgi, taču atšķirās programmu nodrošinājums un daudz citas nianses. Tad jā, ja mēs apstamies mūsu labajā pusē, tad šeit atrodas mazais 10 kW invertors, kas ir no Huawei. Huaweiam, tāpat kā Kostalam, invertori līdz 10 kW ir hibrīdie invertori, arī šis ir hibrīdais invertors. Un ja Kostala gadījumā es jums rādīju tās baterijas šeit, tad šeit būs arī Luna baterijas sistēmas no Huawei, kuras arī tāpatās var saslēgt paralēli ar šo mājas invertoru. Un komunikācijai, kas ir visiem invertoriem pieejams, es vienkārši parādīšu, jo bieži vien tas ir uzdots jautājums, kad iet runa par invertoriem. Invertoriem kastē ir visi kronšteini, visas nepieciešamās konektoru detaļas, lai pievienotu šajās vietās attiecīgi virknes ar saules paneļiem. Tad, ja es jums rādīju būtībā gudros skaitītājus Kostala gadījumā, tad bieži uzdots jautājums, arī gudrie skaitītāji ir pieejami Huawei, un visiem invertoriem ir pieejami šādi te attiecīgi Wi-Fi dongļi, jeb saziņa komunikācijai ar Wi-Fi. Līdz 10 kW viņi ir iekļauti trīsfāzu invertoriem komplektā tieši Huawei, bet citiem invertoriem viņi ir lielākiem nomināliem nopērkami atsevišķi. Un šis komunikācija donglis attiecīgi ir pievienojams komunikāciju izejā pie invertora. Tas nodrošina to, ka invertors sazinās ar aplikāciju un arī runājās un rāda visas tehnisko informāciju, kas varētu būt nepieciešama.